Saki, Jāni, tu kā lauksaimnieks, ko tu sagaidi no striptila sējmašīnas gan tehniskā, gan no agronomiskā viedokļa? No agronomiskā viedokļa, protams, lai būtu, es teiktu, tāda pati raža, lai nebūtu nekas sliktāks. Protams, ir mazāk darbi, un tas, ka tā augsnes struktūra sāka veidoties tādai, kā vajadzētu būt viņai. Pareizi tur katru gadu visu nesalauzt, nesabojāt un veidot visu no jauna. Ja vienā gājienā tu vari pēc pulkšanas līdz sēšanai iziet, es domāju, tas ir visu laiku ietaupījums, tehnikas izmaksas. Jā, mēs jau zinām, ka lauksaimniekiem ļoti jārūpējas par augsni, jo būtībā jau tas ir vissvarīgākais resurss. Jā, tā ir. Augusta sākumā veiksmīgi arī tavos laukos iesējām rapsi, ziemas rapsi. Kā tu šobrīd vērtē uz septembra sākumu rapša lauku? Ļoti veiksmīgi iesējām augusta sākumā, un rapša lauks izskatās patiešām skaists. Skaists un labs. Potenciāls ir labs. Jā. Kā tu šobrīd vērtē? Šodien esam uz tava lauka un esam iesējuši ziemas kviešus pēc ziemas kviešiem. Kā tev šķiet, kā tev izskatās šobrīd rezultāts, kas ir palicis pēc sējmašīnas? Pēc sējmašīnas ir redzams tas, ka ir ļoti labi nestrādāt augsni un ir saglabājies ļoti labs mitrums, jo pārējais, kas tiek kaut kur ārsts, tas ir vienkārši tuksnes. Kvieši pēc kviešiem es īsto tehnoloģiju neatzīstu striptilā, bet vienkārši gribējās redzēt, ka šeit pagājuši gadu bija pēc rapša iesēta kvieši, un kas būs, kad 2 gadi šeit tikai šitā tehnoloģija tiek lietota. Tāpēc arī tā bišķiņ pielaid iesēt, lai tie kvieši iet pēc kviešiem. Un arī redzēt, kā tas ir kvieši pēc kviešiem šādā. Jā, un tev būs lieliski iespēja arī šobrīd salīdzināt striptila tehnoloģiju ar klasisku āršanas tehnoloģiju, izpētīt un redzēt plusus un mīnusus. Super, paldies, Jāni, ka uzņēmi mūs savā saimniecībā un ļāvi parādīt sējmašīnu savos laukos. Paldies, kad atbrauc un nodemonstrē.